Turpināsim. Tātad, kas notika iecirknī? Valsts policijas iecirknī Daugavpilī, kas atrodas Grīvā. Jā, kuras tikko atvesta pret brīvu gribu, piespiedu kārtā ar varu. Un man netika ļauts turpināt ceļu. Man tika nozagtas 5 stundas mana dzīves laika ar varu. Tātad tikko aizturēta, turēta nebrīvē. Tātad un Āboliņš Vladislavs uzsāka jaunu draudu sēriju, jo tos personas dokumentus, ko es nevarēju viņam iedot, jo es nelietoju nekādus korporācijas Latvijas Republika dokumentus, es atrodos savā privātajā jurisdikcijā. Lūk. Un tā ir neaizskarama. Tas ir viss skaidri rakstīts arī uz mana pārvietošanās līdzekļa, ko šie bandīti tik ļoti cītīgi bildēja. Tāpēc viņiem tas jau viss ir paziņots. Tātad, vairākās reizes es atkal un atkal Āboliņam Vladislavam atkārtoju, ka es tur atrodos pret brīvu gribu. Tas viss ir ierakstīts, ieprotokolēts. Bet viņam tas bija vienalga. Viņam galvenais bija tagad atrast personas datus. Personas datus ilgi nesanāca atrast. Un viņš man sāka draudēt, ka ja viņi neatradīs personas datus, tad man nāksies 2 diennaktis pavadīt pie viņiem karcerī vai izolācijā kaut kādā tur, jā, un viņi uzsāks kriminālu lietu. Tātad par ko kriminālu lietu nav skaidrs, man nekas netika paskaidrots. Vladislavs Āboliņš nekad nav uzrādījis, kaut arī pieprasīja vairākas reizes savas pilnvaras. Viņš teica, es jums parādīju savu apliecību. Es saku, tas nav apliecināts ar parakstu. Viņu tas neuztrauca, viņš turpināja personas datu meklēšanu. Tātad, lai gan viņš bija rokās paņēmis un akceptējis dokumentu, kas ir adresēts Rozei Mairai PMLP, kā Latvijas Republikas pases izdevēja orgāna vadītājai, jā, kur ir skaidri definēts, ka es dzīva būtne, sieviete šajā iemiesojumā, neesmu persona, un ka mani identificēt ar personu nedrīkst, nevar, tas ir pretlikumīgi. Tas pats arī jūsu salašņu, ierēģņu, amatpersona likumos ir rakstīts. Identificēt ar personu dzīvu būtni neviens nedrīkst. Bet kā tad? Viņiem ir dota pavēle, un viņi to cītīgi izpildīja. Viņi cītīgi izpildīja, neskatoties uz to, ka es neko nebiju pārkāpusi, nevienam neko nodarījusi, vienkārši atrados pie dabas. Viņiem vajadzēja piesiet kaut kādu pārkāpumu. Lūk, un viņi to godam darīja. Viņi par to taču algu saņem. Kā tad? Vajag izsist naudu kaut kā ar varu. Tātad ap stundu laika viņiem paņēmam, lai kaut kādu pavadienu atrastu un piesietu man, dzīvai būtnei, personas, kaut kādu personu, jā. Viņi sāka identificēt mani ar personu. Lai gan es skaidri, viņiem diktafonos arī ierakstīts, ka es neesmu persona, esmu dzīva būtne, dievišķa dvēsele. Lūk, un viņiem nav tiesību mani aizturēt. Viņus tas neinteresē, viņi pārkāpj visu, ko var pārkāpt, jebkādas tiesības un brīvības, starptautiskās konvencijas. Gribu uzsvērt, ka es skaidri uzdevu Āboliņam Vladislavam jautājumu, ko viņš pārstāv. Viņš atbildēja, tas arī ir mums ierakstīts tiešraidē, ieprotokolēts, ka viņš pārstāv Latvijas Republiku, jā, Latvijas valsti. Tātad, jā, Vladislavs Āboliņš, inspektors, valsts policijas inspektors, pārstāv Latvijas Republikas valsti. Tas nozīmē, ka viņiem ir saistošas satversme Latvijas Republikas un visas starptautiskās konvencijas.
tajā skaitā konvencija par brīvu pārvietošanos, ko viņi draudzīgi visi kopā pārkāpa. Tas tā. Tas viss tika iedokumentēts un paziņots tagad arī rakstveidā. Tātad, kas notika tālāk? Nu, es sēdēju un gaidīju, ko viņi vēl izdomās, jā. Tātad bija ļoti smieklīgi vērot īstenībā, kā viņi ņemās, jo viņiem ir dotas pavēles un viņiem jādara, nu, jāpiesien sodi. Tātad viņi nezināja, ko ar mani darīt, jo es neko nebiju nodarījusi, jā? Un viņiem vajadzēja kaut kādā veidā izveidot kaut kādu pārkāpumu, lai attaisnotu savu darbību, lai attaisnotu šo bruņoto grupveida uzbrukumu sievietei. Ko viņi piesēja man? Pateikšu. Automašīnā man izrādījās nebija šitā te dzeršama aparāta. Lūk, nu un sākās. Kad viņi atrada tātad kaut kādā veidā, es nezinu kādā veidā, es netiku informēta, viņi slepus pa kaut kādiem kanāliem ar viltu, mēģināja kaut ko dabūt un paralēli draudēja man, ka jums ir jāsadarbojas, jums jādod mums to, es visu noraidīju. Tātad, kad viņi atrada personas datus, cik viņiem viegli palika, cik labi, un viņi sāka karināt sodus, vienu sodu, otru sodu, un es ar tādu baudu to skatījos un vēroju un domāju, nu, godam pelna algu, asiņainu naudu, jā. Nu, neko. Sakarināju tur kaut kādu sodus uz to personu, tātad es to visu noraidīju. Uzreiz pilnā apmērā nolasīja man to protokolu, tātad nolasīja protokolu un nu, laimes bija daudz, tātad es varu pat atskaņot, ko viņš te skaļ? Atskaņot. Tā. Skat. Jā, es to darīšu, jo es noraidu to pilnā apmērā, Trīs reizes es noraidīju visu, ko inspektors Āboliņš Vladislavs ir uzcepis. Jā, jo es neesmu persona. Sāksim ar to, jā? Tā kā persona ir radīta uzņēmumā PMLP, par ko atbild Roze Maira. Tā kā lūdzu, visus sodiņus, visu sūtiet uz personu radītāja iestādi, uz PMLP. Man dzīvai būtnei ar to nav nekāda sakara. Es neatbildu. Tā kā personas datus Vladislavs Āboliņš ir ieguvis ar viltu, nezināmā veidā, nekād nebija devusi atļauju operēt ar saviem personas datiem, tā kā, nu, viss pretlikumīgi, viss prettiesiski ar viltu, ar varu, tā kā es ceru, ka bija dzirdams video, 3 reizes es noraidīju, jā, visu, neko, nepiekritu parakstīt, jo es nekādā veidā neesmu asociējama ar personu. Es lietoju personas nosaukumus, personu datus, bet trešajām pusēm vai kaut kādiem komersantiem nav tiesību tos izmantot bez mana akcepta, bet viņi to drosmīgi dara. Lūk, un vēl grib par to naudu saņemt. Es noraidīju visas viņu ofertes. Viņš tur uzcepa kaut kādus šitos te pārkāpumus, jā, bet gribu uzsvērt, kā Vladislavs Āboliņš ir saņēmis un akceptējis un apsolīja pielikt lietai. Tas ir arī iedokumentēts, jā, video fiksācija un veikta tajā iecirknī. Tātad pašidentifikācijas deklarācija, esības vēstule mana un tāpat vēstule Rukam Ārmandam, ko Ruks Ārmands saņēma gadu atpakaļ. Tātad 2024. gada
16. aprīļa dienā pulkstens 10:09 saņemts un piegādāts sūtījums, ierakstīta pasta sūtījums RR 92601 1977 LV. Šajā sūtījumā Ruksārmans ir akceptējis manus dzīves sievietes sadarbības noteikumus. Šajos noteikumos ir skaidri rakstīts, Ruksārmans, kas notiks un kādi sodi jums ir paredzēti kompensāciju izmaksāt man, ja tikšu apstādināta pret brīvu gribu, ja tikšu turēta pret brīvu gribu nebrīvē ar varu, ja man tiks dzīvai būtnei inkriminēti neeksistējušas personas dati un tā tālāk. Tāpēc, Ruksārmans, es jums ar pilnu atbildību paziņoju, ka drīzā laikā jūs saņemsiet rēķinu, jo jūsu darbinieki ir pārkāpuši šos sadarbības noteikumus. Tieši tāpat es paziņoju ar pilnu atbildību, kā atrodoties nebrīvē šajā valsts policijas iecirknī, kas atrodas Grīvā, Daugavpilī. Tātad Oksana Fjodorova, kas uzdevās par tā iecirkņa priekšnieka vietnieci, akceptēja un pieņēma arī manus sievietes Ilgas sadarbības noteikumus uz 12 lapām. Veikta video fiksācija. Es gribu, lai arī šo pievieno materiālu, tas ir, bet šitas ir jānokopē, tas ir oriģināls. Labi, es visu nokopēs un pievienošu materiālu. Jā, šito pievieno materiālu, šito nokopēšu un atvešu. Tā kā viss ir iedokumentēts, Oksana Fjodorova tieši tāpat nes pilnu atbildību par nodarījumu, kas izdarīts šajā grupveidā uzbrukumā, turot mani nebrīvē. Līdz ar to jūs visi esat parādā par šo nodarījumu man izmaksāt kā minimums kompensāciju. Jo sadarbības noteikumi ir akceptēti pilnā apmērā un ir spēkā esoši. Jā. Tā kā bija interesanti, protams, pavērot tā saucamos aizstāvjus darbībā. Diemžēl policija ir vēlreiz kārtējo reizi sevi pilnībā diskreditējusi, zaudējusi cieņu un godu, pārkāpjot visus Latvijas Republikas iekšējās kārtības noteikumus, satversmi un starptautiskās konvencijas. Es tiku nolaupīta. Tā kā Daugavpils pašvaldības policija sadarbībā ar valsts policiju veids pirātiskas darbības saskaņā ar ANO jūras tiesību konvencijas 100. 101. pantu. Palasiet. Jūs esat visu pārkāpuši, nodarījuši tātad daudz kaitējuma dzīvai būtnei. Jā. Tāpēc es gribu, lai par šo notikumu zina aizvien vairāk cilvēku, ar ko nodarbojas Daugavpils pašvaldības policijas darbinieki. Tas ir parasts, lēts rekets. Bandīti. Viņi nesaprot, kas ir cieņa un gods. Kā var uzbrukt 10 bruņoti vīri sievietei, kas atrodas pie dabas un nevienam neko nav nodarījusi? Nu, ja jums tiek dotas pavēles un jūs esat tupi izpildītāji, tad tikpat tupa ar jums arī izrīkosies. Jā. Atliek tikai pateikt vienu. Tāpat kā teica Jēzus. Īstenībā ļoti zīmīgs tāds notikums. Šo piektdienu jau būs lielā diena, kad Jēzu tādi paši pavēlnieki ar viltu mēģināja viņam, nevis mēģināja, bet arī piesprieda viņam sodu. Viņš neko nevienam ļaunu nebija nodarījis. Viņš nesa gaismu, nesa mīlestību.
nesēja jaunas īstas dievišķas zināšanas. Par to viņu nogalināja ebreju priesteri, jezuīti, jo viņš viņiem traucēja. Un tie jezuīti, protams, to izdarīja ar svešām rokām. Ar svešām rokām, ar tādu neapzinātu pūli, jā, nevainīgs, tiešām spēcīga dievišķa dvēsele tika kalta krustā par to, ko viņš nebija darījis. Un nekas nav mainījies pa šiem 2000 gadiem. Tādi paši salašņas, bandīti, reketieri. Uzbrūk. Nekam, neko nenodarīja šai dvēselē, sievietei. Un mēģina izspiest naudu. Mēģina padarīt viņu par vainīgu kaut kādā lietā, lai kaut kā attaisnotu savu rīcību. Nekas. Nekas. Dievs visu redz, zem vienām debesīm staigājam, Daugavpils pašvaldības policijas darboņi, Ploni Oskar, Rūks Armans un visi pārējie izsitēji, kas ar viltu un varu mēģina to personiņu dabūt un uzkarināt kaut kādu sodu. Jums laikam par to komisijas maksā. Labi, tas tā. Es atļaušos noslēgt šo video ierakstu ar sekojošiem tātad paziņojumiem. Es, kā braucu, tā braukšu ar savu unikālo pārvietošanās līdzekli, kam ir unikālas atpazīšanas zīmes SUV 7119, un jums nevienam nav tiesību mani apstādināt. Nevienam. Mums nav sadarbības līguma. Es noraidu visas jūsu ofertas vēlreiz jau uz priekšu. Tātad par šo kriminālo darbību uzbrukumu grupā ir paziņots valsts policijas priekšniekam Armandam Rūkam vēlreiz. Tātad akceptiņš no 2025. gada 14. aprīļa dienas, pulkstens 11:28. Te ir skaidri rakstīts, ka es braucu un braukšu brīvi un nav salašņām un bandītiem no Daugavpils pašvaldības policijas vai valsts policijas puses mani apstādināt. Nav dots, neļauju, neakceptēju. Par to jūs nesat kriminālu atbildību un esat parādā man izmaksāt 10 000 kompensāciju, ja apstādināsiet. Tāpat gribu pateikt, ka Vladislavs Āboliņš ir saņēmis arī no manas puses pretoferti. 1 minūte maksā 100 eiro mana laika, un es tiku turēta nebrīvē nepilnas 5 stundas. Tā kā skaitiet Vladislavu Āboliņu, 1 minūte 100 eiro. Cik jūs man esat parādā par šo nodarījumu? Tā kā tālāk paziņojums par grupētu bruņotu uzbrukumu sievietei ir akceptēts arī prokuratūrā. Tātad 2025. gada 14. aprīļa diena, pulkstens 16:37. Akcepti uz oriģināla. Tātad vēlreiz nevienam Daugavpils pašvaldības policijas darbiniekam, kas iedomāja sevi par amatpersonu esam, nav tiesību pienākt pie manis bez sadarbības līguma. Nav tiesību mani apstādināt. Tas viņiem maksā 10 000, ja mani apstādina. Paziņots neatgriezeniski. Un, ņemot vērā, ka tuvojas lieldienas, es gribu novēlēt jums un pateikt to pašu, ko teica Jēzus. Dievs piedod viņiem, Tēvs piedod viņiem. Nezinu viņi, ko дара. Отец Всевышний, прошу, прости их, ибо не ведают, что творят, ибо не ведают, что творят, ибо не ведают, что творят. Святой Михаил Архангел, охрани нас в Армагеддоне, будь нам защитой от нечестия и сетей дьявола, да укротит его Господь. Мы молим смиренно, и Ты, о князь воинств небесных, мощью Божьей свяжи силы смерти и ада, семя сатаны, ложную иерархию антихриста и всех злых духов, рыщущих по миру на погибель душам, и припроводи их на суд священного огня для вынесения им окончательного приговора, включая
Рукс Арманс, Плонес Оскарс и все полицейские, судьи и судебные приставы, кто посягает на энергию, свет и ресурсы светоносцев, невинных душ, ни зверь, ни темных и их тьму, злодеев и их порочные слова и дела, причину следствия записи память в озеро священного огня, уготованного дьяволу и ангелам его. Святой Михаил Архангел, храни нас в Армагеддоне, будь нам защитой от нечестия и сетей дьявола, да укротит его Господь, мы молим смиренно, и ты, о князь воинств небесных, мощью Божьей свяжи силы смерти и ада, семя сатаны, ложную иерархию антихриста и всех злых духов, рыщущих по миру на погибель душам, и припроводи их на суд священного огня, для вынесения им окончательного приговора, включая Рукс Арманс, Оскарс Плонес, и все полицейские, судьи и судебные приставы, кто посягают на свет, энергию и ресурсы светоносцев этого мира, этой земли, низвергни темных и их тьму, злодеев и их порочные слова и дела, причину следствия записи память в озеро священного огня, уготованного дьяволу и ангелам его. Святой Михаил Архангел, храни нас в Армагеддоне, будь нам защитой от нечестия и сетей дьявола, да укротит его Господь, мы молим смиренно, и ты, о князь воинств небесных, мощью Божьей свяжи силы смерти и ада, семя сатаны, ложную иерархию антихриста и всех злых духов, рыщущих по миру на погибель душам, и припроводи их на суд священного огня для вынесения им окончательного приговора, включая Рукс Арманс, все полицейские, судья, судебные приставы и все, кто посягает на энергию, свет и ресурсы светоносцев этой земли и мира, низвергни темных и их тьму, злодеев и их порочные слова и дела, причину следствия записи память в озеро священного огня, уготовано дьяволу и ангелам его. Во имя Отца, Сына, Святого Духа, Матери. Аминь, аминь, аминь. Свершилось, свершилось, свершилось в полную силу, здесь и сейчас, длящимся вечно, всемогущий, действенным, продолжающимся. Свершилось, 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 свершилось. Tā kā zem vienām debesīm staigājam, pēc vieniem likumiem atbildēsim. Un tiešām ne pēc MK noteikumiem, bet pēc augstākajiem. Lai visi šajā noziegumā iesaistītie kādreiz apzinātos, ko viņi dara. Diez vai jums, bravurīgie, grupā iesaistītie, bruņotie. Diez vai jums gribētos, lai jūsu meitas, mātes, māsas, omes, sievas tādā veidā arī piedzīvotu kaut ko līdzīgu. Diez vai. Lai gan tas es no savas skatu punkta skatos. Atcerieties, pats galvenais likums šajā kosmosā ir nenodarīt citam ļaunu. Ne ar vārdu, ne domu, ne darbu. Kur nu vēl par grupētu uzbrukumu, bruņotu uzbrukumu sievietei. Tā kā NBS komandierim arī ir paziņots, es gribu, lai NBS komandieris godprātīgi izpildītu savu pienākumu, dienesta pienākumus un veiktu nepieciešamās darbības. Jo šai patvaļai ir jāliek gals. Es zinu, ka sistēmā arī ir godprātīgi cilvēki. Es zinu un ticu, bet viņu ir maz. Tāpēc, atliek tikai pateikt, ka lai notiek Dieva prāts. Jūs katrs nesīsiet atbildību par nodarījumu. Tā kā pateicos par uzmanību.